Tad sveiki visiem. Šodien es parādīšu, kā izveidot avatāru pēc dēļu pieprasītā. Kā vienmēr, kad kāds atcerēties, ka pievienoties NRK.lv. Nu labi, sākam. Pirmais, ko dara, mēs jau esam Photoshopā, šeit bija mans veidotais. Izvēlamies savus iemīļotākos izmērus. Nē, šis nebūs labs, tāpēc izvēlamies normālākus. 140, 240. Būs normāls. Meklēt stoku. Piemēram, mans stoks stāv šeit. Descriptionā links, kur atrast. Tā izvēlamies kuru. Piemēram, šitā. Nē, Photoshopā. Un jālaikam šitā. Izslēgšu. Šitā. Tagad liekam iekšā šitā. Diezgan rotikārs avatārs. Tad vēl plus tērpīgi samazināt pildi. Paveidam šakšu. Nenormāls. Spēžam aplī. Paregulējam ejam sharpen uzliekam. Tagad tikai atliek renders neliksim. Brightness contrast liksim kā labāk. Man pagaidām ir plus 36 mīnus 9. Tagad tikai liekam tekstu. Tagad uzliksim, nu, piemēram, es likšu šādu. Tāpēc ar renderiem darbs neizstās labāk. Es reģitēšu, tāpēc, kad mazajiem burtiem šita nedarbojas. Mēs liksim punktu. Un viss gatavs. Tagad tik spiežam uz teksta layer, tā ir normāli augšā layer, un spiežam overlay. Nekuri šitā pabīdam darbu. Un rakuri iznācis jūs otrais darbs. Avatārs. Saglabājam. Es dažu varu uzlikt rāmīt, bet es tagad negribu likt rāmīt, man nav kā izstāt. Tagad spiežam saglabāt un ceru, sapratīs, pēc to pieprasītās arī augšu plādēji. Nu, labi, varam ciet. Nu, iznākums parasti iznāk šitāds, un descriptionā ielikšu linku, kur pilns ar meitiņu stokiem. Paldies, ka skatījāties, un atcerieties apmeklēt arī nrk.lv. Paldies!